10. decembra pašā vakarā Ulriha ielā divstāvu dzīvojamās ēkas pirmajā stāvā bija aizdedzies dzīvoklis, kurā bojā gājusi 1933. gadā dzimusi sieviete. Iespējams, nelaime notikusi tieši spēcīgā piedūmojuma dēļ. Kā portālam izdevās noskaidrot, ugunsgrēks bija izcēlies pārkurināts krāsnes dēļ, kā rezultātā aizdegās griezts pārsegums, grīda pie krāsnes. Tā kā iestājas augsts laiks, šis nav pirmais negadījums, kas notiek nepareizi eksploatēts apkurs dēļ. Krāsnes tiek pārkurināts, pirms krāsnes apdzisus, nereti tiek aizvērts šīberi, pienācīga uzmanība netiek pievērsta skursteņa stāvoklim. Lai neatkārtotos nelaimes, uzziniet ugunsdzēsēju padomus, kas atrodam ugunsdzēsības dienesta mājaslapā 112.lv. Saudzējiet sevi un apkārtējos!